Nu, mums tāda informācija 3000 metru distancē Šveices komandai ir diskvalifikācija. Grūti iedomāties, kas tur tika izdarīts. Bet, iespējams, tika izkāpts ārpus celiņa, noīsināt distanci un tādēļ. Nu, katrā gadījumā tas nāk par labu. Tas nozīmē, ka šobrīd Latvija ir līdere pēc pēdējās disciplīnas. Nu, katrā gadījumā skaidrs, ka mūsu ir labāko pulkā, un tātad šobrīd gatavojamies startam vēlreiz Dānija, Austrija, Latvija, Serbija, Bulgārija, Horvātija, Slovākija, Šveice. Lūk, tāds celiņu kārtība, un mums pirmajā etapā skries Ģirs Dubinskis, otrajā Vladislavs Prosmickis, trešajā Austris Karpinskis un ceturtajā noslēgs stafeti Jānis Baltušs. Un lūk, pēdējais veids ir sācies, tiešām spīdot saulītei. Vakar tā mūs apciemoja biežāk nekā šodien, bet, nu, labi, katrā gadījumā, ka nelija lietas, jo es, godīgi sakot, piekdien nobijos, kad būs divas lietainas dienas un vieglatlētika. Un šobrīd spīd saulīt, kā saka, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un vērojam 400 metru stafetes pirmo etapu. Ganošot Ģirs Dubinskis šobrīd distancē, viņš skrien pa trešo celiņu. Un savulaik arī Latvija bija ļoti spēcīga 400 metru stafetes komanda. Latvija pat piedalījusies ir pasaules čempionātā šajā distancē 1997. gadā Atēnās, sasniedzot Latvijas rekordu. Un šobrīd vadībā ir Slovākijas un Šveices komandas, bet tikmēr mūsu Ģirs Dubinskis kāpja no tempa no Vladislavu Prosmickim. Redzēsim, kad komandas pāriet uz kopējo celiņu. Šveiciešiem no 8. celiņā pāriet uz 1. Bet Šveice šobrīd ir skrējienu vadībā. Sako Horvāta un tad arī mūsējs Vladislavs Prosmickis. Karims Husēns skrien šveiciešiem šobrīd otrajā distancē. Un tagad šobrīd tālāk, lūk, mēs redzam, uzskrien šeit kāds Dānijas sportists šķiet tas bija. Nu, kā mainās vadība? Ne, Serbijas sportists. Pēc formām Serbijas, tas ir Miloš Rovičs, uzskrēja ļoti labi pēdējo etapu un Dino Dodingam nodeva kā pirmais etapu. Un šobrīd trešajā etapā. Latvija šobrīd ir 7. Serbijam ir 7. Dino Dodings. Latvijas izlasa 7. bet, nu, ka mūsu aprēķini liecina, tam nav pārāk liela nozīme. Serbija, Dānija. Serbija pēdējais etaps ļoti spēcīgs. Jā, Emīls Bekičs, viņš skries, un Dāņiem savukārt šobrīd distancē ir Haide Niklas, bet pēdējā etapā skries Niks Eklunds Arenāters, arī sportists, ko mēs redzam. Nu, kāda cīņa starp Dāņiem un Serbiem. Un šeit arī Horvāti uzskrien. Četras komandas tūlīt pirms pēdējā etapa. Serbijas spēcīgs pēdējais etaps Emīls Bekičs. Un tagad, diemžēl, Latvija šobrīd ir beigu galā, bet, nu, tas nekas, šobrīd cīņa turpinās. Un, lūk, Jānis Baltušs šobrīd saņem stafetes kociņu no Austra Karpinska, un tātad pēdējais etaps cīņa par uzvaru. Nu, šeit 4 komandas vadībā. Nu, Jānim vajadzētu apsteigt vēl vienu sāncensi. Jānim vajadzētu apsteigt vēl 3 vajadzētu. Slovāku, nē, finišēt uzreiz no šveiciešu, tad Latvija. Bet tagad sakojam līdzi finišam, un šobrīd, lūk, finišā. Šobrīd skrienam. Un šobrīd finišā. Ļoti sīva cīņa. Un šeit par finišu Horvāti ir otrie, bet Latvija finišā 6. Un lūk, šobrīd finišā 400 metru distance.